Es tādu, ko man darīt? Labi, un pēc tam es tāda, ķipā, mēs braucam projām no tās slimnīcas to pirmo dienu, tai 24. Un es tādu, nu jā, man analīzes bija jādod, un mamma tāda, vai tu analīzes nodev, ķipā, vakarā? Es tādu, nu jā, nu tu kā viss kārtībā, man tur nevajadzēja, ķipā, tukšā dušā un visu pārējo. Un mamma tad nolambīja. Tad mēs braucam tā 25. uz to slimnīcu. Mamma zina, kur jūs braucat, ko jūs darat? Es tādu, mēs uz veikalu braucam, un man tieši tajā brīdī sākās kontrakcija. Un es tā kā cenšos tikt viņai cauri, es nospiežu, es domāju, ej, tu Dievs. Bet, nu, tajā brīdī mamma vēl nezināja. Viņa domāja, mēs uz veikalu braucam. Jā. Un, jā, mēs nonācām līdz slimnīcai. Arī uzņemšanā un atkal visi tie papīri. Labi, ka mēs bijām iepriekšējā dienā bijuši, jo tad viņi tāda, nu tu vakar bija, viss tā informācija tika atjaunot, un mums bija ļoti, ļoti maz tas papīra darbi. Tas mums vienkārši uzreiz paņēma augšā. Un viena lieta, kas man ļoti, ļoti patika, bija tas, kad ieejot tajā pārbaužu telpā vai kur tur, nu, kur man uzņēma, tur priekšā, nu kā mums nebija līgums ar vecmāti, un tur priekšā bija vecmāte, kuru jau mēs zinājām, kura bija kaut kad iepriekš, kad mēs bijām arī uz slimnīcu pārbaudīt kaut kādas sirdstoņas vai vēl kaut ko meitai. Mēs jau viņu bijām satikuši, mēs jau bijām iepazinušās, un viņa jau arī mani atpazina. Un, jā, man šķiet, kad ar vecmāti mums ļoti, ļoti man arī jāatcerās no kaut kādām iepriekšējām reizēm. Jā, un ar to man ļoti noveicās. Un tad viss aizgāja turtā. Es tur cīnījos savām kontrakcijām cauri ar visiem jautājumiem un pārbaudēm turtā. Un tur jau man secināja to, ka man ir 4,5 centimetri. Viņa teica, ka varbūt ir 5, bet viņa nav droša vēl. Nu, ķipa, viņa teica, ka ir 4,5 centimetri. Un viņa tāda, bet tad viss būs ļoti lēni un ķipa nav kur steigties. Un jūs tur pačulojat un viss tā lēnām darīja. Un es biju pa to laiku aizgājis pakaļ koferiem, jo mēs sākumā uzgājām bez, un tad man teica, ka vajag, un tad es gāju pakaļ. Uz mašīnu, jā, uz to dzemdību nodaļu. Tad mēs iekārtojāmies savā palātā. Kur mēs esam? Mēs esam mūsu palātā. Vēlāk uztaisīsim rūmtūru. Oh my god, tas actually laikam notiek, es nezinu. Jā, man bija pārbaude, mums ir 4 centimetri. Bet laikam vēlāk būs jāpārdur ūdeņi, iespējams, ja viņi paši nepārpīsīs. Es gaidīju, Evija jau tur bija iekšā. Viena sieviete jau dzemdēja, viņa tā bļauj, holy mackeroni. Es reāli, ja Evija tā bļaus, es nezināšu, ko darīt. I'm so scared. Pārģērbāmies visu. Man likās, ka mēs tur pačilosim kādu labu laiciņu, bet laik mēs iegājām iekšā. Viņa tā, nu jūs tā kāds 10 minūtes pačilojat, ķipā pasēžat, un tad iesim. Es domāju, what? Ko tikā latri Bet, mēs pārģērbāmies? Jā, mēs pārģērbāmies savā dzemdības zāles apģērbām. Kas pēc tam man vispār nebija jēgas pārģērbties, es biju uzvilkusi savu kreklu un visu. Beigās es iegāju tajā dzemdības zālē un man bija tik karsts tur, ka es vienkārši uzreiz izģērbos. Jā, tur bija ļoti karsts. Lois tev vēl mēģināja kaut sēku dot vai kaut ko. Jā. Bet jā, mēs iegājām, viņai bija vēl kaut kāda dažas kontrakcijas. Jā, man vēl viņa iedeva man bumbu, jo es teicu to, ka man vajag kustēties, es nevarēju tā mierīgi. Viņa man iedeva bumbu un tur pastāstīja, cipa, lai pastaigā, viņa izies ārā, tad vēlāk atnāks paklausīties sirdstoņas meitai. Pēc tam viņa atnāca apakaļ, man jau tās sāpes bija, es nevarēju viņām parunāt cauri neko. Es tur mēģināju kaut ko, bet te arī kaut kāds video man šeit ir no tā. Un tad viņa atnāca otrais, viņa mēģināja tos sirdstoņus uzlikt, bet līdz ar to, kad es nevarēju mierīgi nosēdēt, tos sirdstoņus vispār nevarēju normāli paklausīties. Un tur ir kaut kas tam aparātam bija. Jā, tas aparāts arī negāja no sākuma vispār. Jā, tā sirdstoņi tur diezgan ilgi, pagāja laiks, kamēr viņi sāk pareizi rādīt visas tas svītriņas. Un pēc tam, jā, un no sākuma bija plānā, ka tā kā kaut kādas 10 minūtes paklausīsies tos sirdstoņus, tad man noņems to aparātu nost, un es varēšu turpināt kustēties. Nu, viss tā nenotika. Viss notika ļoti ātri un uz priekšu. Un tad man šķiet, ka viņa atnāca vēlreiz, un viņa saprata tos, ka viņa saprata to, ka tos sirdstoņus nevar normāli paklausīties neko saprast, un man arī viss ir ļoti slikti un grūti. Un tad viņi izsūtīja Mareku ārā, un tajā brīdī man pārdūra augļūdeņus. Jā, es biju ārā, es nezinu. Es atceros to kā briesmīgu pieredzi.
Jā, es biju ārā, es kaut ko centos filmēt, man liekas, kaut kāds video, kur tā kā Evija kliedz. Bet, lai es ārā nostājos, tie, ka diezgan ilgi, man liekas, tas būs ātri. Bet es tur nostāju, man liekas, pāris minūtes. Es zinu, ka es, man liekas, Vāčim rakstīju vai kaut ko. Un es zinu, ka Evija tur kliedz, un tāds, vai viss līdz sāksies un tā. Bet tā arī bija. Nu jā, un tad, tagad man šeit vispār iet fully uz Marika stāstījumu, jo, to varēs dzirdēt, jo no brīža, kad man pārdūra augļūdeņus, tajā brīdī man bija kaut kāda 8 centimetri. No tā brīža es neataisīju acis vairāk vispār. Man likās, ka tas brīdis ir viss atlikušās dzemdības, bija viena liela kontrakcija, es nejūtu nevienu to starplaiciņu, kur tu varētu atpūsties un iegūt kaut kādus spēkus. Nē, man sāpēja visu laiku, es acis neataisīju un tas bija briesmīgi. Bet, kas tur notika, es neatceros, es neko neredzēju, es neatceros. Nu tā, es tā šķiet, es atceros, tad es iegāju atpakaļ. Man liekas, tev jau bija iedot tā gāze, vai ne? Nu jā, man iedos smieklu gāzi. Jā, pirms viņai pārdūra ūdens, man liekas, tev jau bija tā, ka tev ļoti sāpēja, vai ne? Un man bija plānām bez epidurālās, bez nekā, bet tajā brīdī no tā, cik ļoti man sāpēja, es prasīju epidurālo. Un tā vecmāte, man šķiet, ka viņa speciāli tā darīja, jo viņa zināja, ka es pēc tam vairs nevarēšu dabūt. Viņa tāda, pagaidi bišķī, varbūt tu vēl vari. Un pēc tam tajā brīdī, kad atnāca ārste, nevis vecmāte, bet ārste, un es tā kā saku to, ka man vajag epidurālo, es gribu, man tik šausmīgi sāp. Un viņa tāda, par vēlu. Viens no visu uzdevumiem, kas, man bija uzdevums, man bija vienmēr, tā kā, pirms viņa teica, ka viņa grib epidurālu, man bija jāmēģina viņu atrunāt, un bija tas viens, ka viņa rakstīja savā plānā, vai kaut kur tas uzdevums, ka, ja es paprastu, tā kā tu tiešām gribi, tā kā tā serious, un viņa atbild, ka jā, tad mēs pārslēgsimies uz epidurālu, bet, tad jau atnāca, kā Evija teica, bija tā atnākus tā ārste un teica, ka jau ir pa vēlu. Jā, ka tūlīt jau vienkārši ir jādzemdē un kad vairāk jau tā epidurāla nav. Plus, skatoties no tā, zinot to, ka, ja tu gribi epidurālu, tev ir pilnīgi mierīgi jāstāv, kamēr tev durtē mugurā. Man šeit es nevarētu nosēdēt pilnīgi taisnu muguru un mierīgi, lai tur sadurtu visu. Evija ļoti daudz dīdījās, viņas laik bija uz sānu. Jā, man arī gribēja, lai es guļu uz muguru, lai tos sirdstoņus meitē var noklausīties, bet es uz muguras vispār nekādīgi nevarēju. Es varēju tikai uz labo sānu. Jā, un arī tas, ka, man liekas, ka vajag būt kājām vaļā. Tā kā atlasām, Evija visu laiku taisīt ciet. Es viņai teicu, lai viņa tā kā mēģina turēt vaļā tā vecmāte, vai kas tā bija? Jā, vecmāte. Jā, vecmāte saka, bet Evija bija pilnīgi vienalga. Un honestly, kopš viņa pārdūra ūdens, viss bija tragic. Viņa tā kliedza. Un es atceros, visvairāk, ko es atceros, kas man reāli liekas, tā kā scary, es atceros, tā bija... Nē, bet tas jau bija tad, kad mēs biju uz dzemdību krāsu. Jā, nē, tas bija vēl tajā gultā. Tas vēl bija gultā? Jā, tas bija vēl tajā sākuma gultā, bija vēl atnākus tā, man liekas, otrā ārste. Vai varbūt pat nebija, un karoši viņas laikā aupo to ten, viņa jau ritīgi sasvītusi, un tā kā viņai tā vēl no acīm, tā... Skrupstuši. Jā, tā kā tāda izplūdus, un viņa vienkārši pilnā balsī, viņa tāda, dabūniet viņu taču ārā, ej tu nost, tas bija tā kā, viņa tā, man sāp, dabūniet viņu taču ārā, es vai ej tu nost, tas bija tik scary, kas vēl, es palielām visu laiku darīju to, ko Evija gribēja, lai es daru, es nezinu, ja es tur čubināju, piemēram, muguru, es visu laiku čubināju muguru, viņi tur man pakrata, kad viņai jau laikam tur apnīk, tad es čubināju kaut ko citu, ja viņai tas nepatīk, viņi pakrata, es čubinu kaut ko citu. Tagad citi, piemēram, stāsta to, kad mana mamma arī teica to, ka viņai nebija klāt mans tētis dzemdībās, un viņa teica to, ka labi tā, jo viņa būtu nositusi viņai kaitināt, un man bija ļoti bail. Es Marikam arī biju teikusi to, ka, jo tad, kad, piemēram, mājās kaut kas sāp, man negribas, lai man čubina, lai man aiztiek, lieciet man mierā, man sāp. Bet tajā brīdī, es nezinu, ja Mariks man nebūtu bijis blakus, es tur vienkārši, es nezinu. Jo tas, ko es atceros to vienu, man Mariks pēc tam stāstīja to, kad viņi mēģināja man tur likt arī tos augstos... tā kā slapjas saulēt, jo viņa bija rīzīgi sasvīdus. Viņa pielika sākumā pielika tā vecmātē, un Evijai laikam patīk. Jā. Bet pagāja jau kaut kāds laiks, un... Viņa sasiltā saulēt. Jā, tā saulēt palika silta, vai es viņai prasīju, vai vajag nomainīt. Un es aizēju, viņa pasaka jā,
Es paņēmu aizgāju līdz tam krānam, es noplēsu tās salvetes, es sāku slapināt, un kaut kas bija, ka man kaut ko vajadzēja bišķi izmest vai kaut ko, un kamēr es gāju, ķipā, uz musaru, man vajadzēja aiziet pakaļ salvetēm, bet Evī jau man saka, lai es nāku atpakaļ, es pat baigi nepaspēju, tā kā, man liekas, atnest vai kaut ko. Tas bija, viss ļoti ātri tur notiek, bet, jā. Jā, es biju, tas tā lieta to, kad es biju brīdinājusi, Marek, to, kad lūdzu neapvainojies, lai arī ko es tev saku, vai es dusmojos uz tev vēl kaut ko, bet man šķiet, ka es beigās nedusmojos uz viņu neko. Nē, viņa nedusmojos, un arī, es nezinu, viņa man nesīt, man ļoti roku spieda, bet, tā kā... Jā, Marekam nākamajā dienā bija zilums uz rokas. Jā, viņa visu laiku šitā roku, viņa tur visu laiku mainīja, un tas ir tā, bet tās es nezinu, Marekam es nesitu, bet vienu reizi es iesitu vecmātei. Jā, kāju. Tāpēc, kad atkal Evijai bija uz sānu, un mums vajadzēja, lai kājas ir vaļā, kaut kas bija, kad, man liekas, tā vecmā centās, un Evija viņai bišķi iespēja. Es pēc tam atvainojos, un tā vecmā teica, ka tas viss kārtībā, neesmu ne pirmā, ne pēdējā, bet, pēc tam, tad, kad es jau biju piedzemdējusi, tad bišķi slikti sajūtos, bet, jā. Tad mēs pārgājām uz dzemdību galdu. Neko neatceros. Es nezinu, cik varētu būt, ka bija pūkstens. Bet šis viss, mēs slimnīcā, no brīža, kad mēs iegājām uzņemšanas telpā, līdz brīdim, kad meita mums bija rokās, pagāja tikai 4 stundas. Jā, Evija ļoti ātri piedzemdēja. Tas viss notika ļoti ātri, un tā vecmāte no sākuma galvenais viss būs lēni, un tad viss beigās aizgāja tik ātri, kad... Līdz ar to tas viss bija, man liekas, vismaz tā vecmā teica, ka tāpēc arī bija tik daudz sāpīgāk, jo tas viss ļoti ātri notika. Bet jā, es nezinu, man liekas uz tā paša, pēc, kas tas nākamais? Dzemdību galds. Tur ir tikai izstumšana. Jā, man liekas, tikai stundu bija. Varbūt pat ne pat stundu, Stundu nevajadzētu būt tik ilgi, ja tas pat nevajadzētu. Jā, man liekas, tā nebija stunda. Tad jau tur bija atnākuši vairākas tās māsīņas, nezinu, ārsti. Jā, kopā man 4 cilvēki turēt. Es atceros to brīdi, kad viņas man prasīja to, vai man vajag turēt vai nevajag turēt. Es viņām liku sev kā tās kājas turēt, jo, es nezinu, tas sāpes un tas, ka jūti, ka tur kaut kas nāk ārā. Man uzreiz, liek salikt kājas kopā un nelaist neko ārā. Tāpēc, ja man tās ārstas un visi nebūtu turējuši tās kājas vaļā, tas būtu bišķīt daudz ilgāk, daudz grūtāk, un es nezinu. Jo viņai arī sākumā gāja ļoti grūti, tā kā pašu galvu dabūt ārā. Man liekas, tas viņai bija visgrūtākais. Tas bija tā kā visilgākais. Viņai tur visu laiku turēja kājas, viņa tā spiedza, jūs tā kā bez pārspīlēšanas. Es stāvēju, tā kā viņai sānā, stāvēja māsiņa kaut kur pie loga, kaut kāds, vismaz 3-4 metrus. Viņa tā spiedza, ka mēs ar māsiņu saskatījāmies, un viņa rāda, ka vajag ausu aizbāžņus, jo tur vienkārši ausis pēc tam džingsēja. Tur bija nenormāli, viņa tik ļoti spiedza, bet man liekas, tā arī bija baigā problēma. Jā, tāpēc, kad es izmantoju visu spēku tieši uz spiekšanu, nevis uz spiešanu ārā. Pēc tam viņa sāka tā kā spiegt, bet tā kā savādāk kaut kā viņa spieda. Un tas ir tas, ko man mācīja kursos, to, kad mums kursos bija tās visas elpas un viss pārējais, un tur tieši runāja par šito to, kad labi, tu vari tā kā kliegt, bet tad tev ir arī reizē jāspiež, un tas jau ir uzreiz savādāk. No sākuma vienkārši spiedzu, un tā kā bezjēgā. Viņa spiedza, tad jums jau vien brīdī atveda to tā kā to kaut kādu pumpi. Vakumu. Jā, teica, ka varbūt vajadzēs to vakumu, bet viņa atveda, un man liekas, kopš tā brīža arī Evija sāka tā kā tāpēc, ka man jau visu laiku teica to, kad es arī galvu spiežu meitēm un visu pārējo. Kaut kādi mentālie vadiņi saslēdzās un es sāku spiest pīstam ārā. Jā, es pat teicu, ka sāk ka varbūt vajadzēs to vakumu, bet kopš tā brīža arī Evijai tā kā viss sanāca. Viņa sākas tā kā stumt nevis spiegt, un tad jau pēc kaut kāda laika galva bija ārā, tad viņa kaut kāds bišķīt atpūtās. Bija tās kontraktis, ja es saku, neatcerās, bet bija arī uz sākuma galva bija tā kā tās starpas. Varbūt viņi neatcerās, bet bija, jo bija brīži, ka viņi tā kā nomierinājās. Jo es saku, man atmiņā viss ir kā viena liela kontrakcija kopš tā brīža, kad man pārdūra augļūteni. Jā, bet bija kaut kādas mazās. Un jā, viņi izstūma galvu. Man liekas, reāli vēl kaut kādi 2 spiedieni, un meita bija ārā. Jā. Es viņai visu laiku, es redzēju galvu, un es viņai tāds, es jau redzu galvu,
pagāja kaut kādi 2 spiedieni un meit bija viņai uz vēderi jau. Jā. Tad viss arī notika ļoti ātri. Tas bija ļoti bailīgs arī posms. Evija man prasīja, vai es griezīšu to nabas saiti. Es nezināju, vai es griezīšu. Nu, mājās mēs runājām par to, jā. Viņi izstūm. Man ārsts iedeva šķērs. Es vienkārši pārgriezu. Viņam pat nebija izvēles iespējas. Man pat neprasīja, vai es griezīšu. Viņam vienkārši iedeva šķērs. Es pārgriezu. Tad uzlika uz vēderu. Jā. Tad meita jau bija pie manīm. Jā, tad viņi tur bija šķīt pačilē. Un tad Evijai tur sākās problēmas, jo viņai sākās ļoti liela asiņošana. Tāpēc, tad, kad es sāku stumt ārā to placentu, tā placenta jau bija sākusi sadalīties. Es īsti nesapratu, vai viņi sāka sadalīties tajā izstumšanas brīdī, vai viņi jau vēderā sāka sadalīties, bet ņemot vērā to, viņi ņēma pa gabaliņiem, kaut kā viņi jau beigās nāca ārā. Un tad, kad to placentu dabūja ārā, tad vajadzētu jau uzreiz tajai dzemdēji sākt strādāt, savilkties, bet tajā brīdī mana dzemde bija tik šausmīgi nogurus, ka viņa vienkārši padevās. Nu, viņiem bija vienalga. Evija zaudēja, cik bija 1,5 litru? 1,5 litru asins, un tad viņas tur visi sāk stresot. Tajā brīdī man sākās stress, jo tā vecmāte foršā, tā mūsu foršā vecmāte, viņas tajā varēja redzēt to, ka viņai ir stress, viņas bļāva uz koridoru, viņa sauca to tā kā īsto ārsti un visu pārējo. Tad viņas mēģināja tikt galā ar to manu asiņošanu, visu. Tur arī bija šķīt laiks pagāja. Jā. Bet, to teica, ka tāpēc, ka viss tik ātri notika. Bet tu bija scary. Jā. Atnāca tā. Bet tad viņas tur dabūja visu apakaļ kaut cik ierindā. Jā. Un tad, man vajadzēja piecelties, bet es sāku celties, man sarēba galva, un tā es tur paliku čilot uz tā dzemdību krēsla kaut kādu laiku. Tev arī pēc dzemdībām viņai bija ļoti ilgu laiku, kaut kāds 190 asinsspiediens, puls, es nezinu. Jā, puls. Puls, jā. Par to viņas tur centās tā kā nomierināt. Tad jau palēnām viss kāja uz beigām. Jā. Tad mēs pačilojām tajā dzemdību krēslā, jo es vienkārši netiku līdz gultai. Jā, bija visu laiku reiboņu un kaut kas tāds. Jā, un šausmīgi reiba galva. Un es gulēju uz tā krēsla, man tā kā meita jau bija pielikta pie krūts, un man palika ļoti slikti. Man pielika tādu tā kā lāpstiņu, kurš lauka gružus vienkārši pāri meitas galvai un es vēmu. Jā. No tā visa, tā asins zuduma. Bet to asins zudumu es jūtu vairākas dienas vēl uz priekšu. Arī ļoti scary. Jā. Bet tad, kas aizved meitu nosvērties, sasildīja, apģērba. Tad jau Evijai bija labāk. Tad es pārsētos uz ratiņkrēslu, man iedeva meitu, un mēs braucām uz mūsu palātu. Tajā brīdī mums iedeva mazu dzīvību, pa kuru mums ir jārūpējas. Pa kurai jau mēs līdz šī dienai daži lietas googlējam. Visu laiku, vai tas ir normāli, vai tā tam jābūt? Es nezinu, man liekas, es vēl pateikšu. Par to asins zaudēšanu. Evijai bija problēma tas, ka viņai bija kaut kādi tie recekļi palikuši vai kas? Tas nākamajā dienā bija. Jā. Nākamajā dienā, kad mums bija tās ultrasonogrāfija, lai redzētu, kā tā dzemde strādā un vispārējais, man tur bija šķidrums vēl palicis kaut kāds, un jo tās asins man šķiet, ka viņas neredzēja, un tur bija recekļi palikuši, un asins vienkārši no sākuma likās, ka būs ok, bet pēc tam man aizveda uz kaut kādu tīrīšanu. Es nezinu, tas bija briesmīgi, to gan es atceros, un es pat teiktu, labi, es gan jau saku to tikai tāpēc, ka es neatceros pašas dzemdības vairāk jau, bet tā tīrīšana bija daudz, daudz briesmīgāk un sāpīgāk, jo es sēdēju uz tā galda, un man vienkārši tā kā ar tādu šļirci ar vakumu vienkārši vilka visu ārā, bez nekādām narkozēm, bez nekā. Es nezinu, tas bija briesmīgi, un es vienkārši, kā es apsēdos uz tā krēslas, vienkārši bimbāju atkal visu laiku, visām tām sāpēm cauri un vispār, jo man tur vēl spaida no visām pusēm un ar to vakumu vēl kā ārā tos recekļus un visu. Un, jā, tas bija briesmīgi. Es pēc tam aizgāju apakaļ uz to savu palātu, man vēl sākās nenormāli drebuļi. Tas bija ļoti scary. Viņa atnāca, viņa vēl bija normāla, pagāja kaut kāds laiks, viņa palika reāli tik bāla, tā kā reāli izstījās, ka viņai vispār nav krāsa.
un viņš sāk drebēt. Es domāju, ej, tu dirzi. Es biju reāli šokā. Es vēl prasu, ķipa, vajag, nu kā tur tolotē var, ķipa, pazvanīt, tā kā tādu zvaniņu. Lai atnāk kāds ārsts vai māsiņa pie mums. Viņi tur trīc, un ritīgi bāl, es tāds man pazvanīt, viņi tādu, nu vēl nē, es domāju, ej, tu ko dēļ? Man likās, ka man no sākuma ir vienkārši augsts, jo tā kā, labi, tais palātās visu laiku bija karš, nu mēs tā kā neģērbāmies. Tajā brīdī es biju apģērbusies, man bija halāts, man bija sega vēl virsū. Bet es stila nenormāli trebēju, es arī liku Marekam meitu paņemt malā, jo es nevarēju, tas bija... Un tajā, es nezinu, tas bija tik scary. Bet man liekas, ka mans ķermenis vienkārši iegāja šokā no tās tīrīšanas, jo, nu, es saku, tā tīrīšana bija tiešām ļoti, ļoti briesmīga. Un tad nākamajā dienā man jau bija bailīgi iet atkal uz to ultrasonogrāfiju, lai redzētu, vai tur ir kaut kas uzlabojies vai nav, bet... Paldies Dievam. Jā, paldies Dievam. Mums viss bija kārtībā un man nebija vēlreiz jāpiedzīvo lielā tīrīšana, kas būtu zem narkozes. Bet tas izpalika. Paldies Dievam. Kā mēs pasakām par meitas vārdu? Šajā video vai nākamajā? Citā video pateiksim meitas vārdu. Un, lai jūs uzzinātu meitas vārdu. Spiediet laiku. Spiediet laiku un subscribe. Un gaidiet nākamo video, kurā tad mēs beidzot arī to pateiksim. Ierakstiet komentārus, kādas video jūs gribat tā kā vairāk no Evijas, varbūt ar meitu redzēt, jo mēs jau ikdienā tagad atkal esam atstāts strādāt, bet varbūt Evija jūs gribat redzēt, nezinu, kā tagad iet Evija ikdienās, kad es varbūt strādāju. Jā. Un nezinu, tādas lietas kaut ko. Tātad... Video idejas. Ja tu noskatījies video līdz šim brīdim, līdz beigām, tik tālu, tad komentārā ierakst, kā tev liekas, kā sauks mūsu meitu. Kā domā, pēc tā, ko mēs stāstam, kā gāja mūsu dzemdībās. Jā. Vai ja tev ir bijis, salīdzina ar savām. Jā, izsakiet savas domas, lai mēs varam komunicēt ar jums. Bet mīļš, paldies, ka tu noskatījies. Cerams, ka bija saprotami un bija pietiekami informācija, jo es saku, man nav baigās atmiņas. Es tagad citi atcerās vairākus gadus savas dzemdības, nu ir pagājis mēnesis, gandrīz neko neatceros. Varbūt tas ir labi, jo tajā brīdī es nebiju gatava vēl vienam bērnam, tagad es varētu būt gatava vēl vienam bērnam. Bet, nu nākotnē. Bet, nu jā. Vēlreiz viņš paldies, ka noskaties, spied laiku. Subscribe. Un tiekamies nākamnedēļ. Peace.